Stāsta, ka Novusa spēli uz Latviju atveduši jūrnieki no Indijas jau pagājušā gadsimta sākumā. Arī tur jau gadu tūkstošiem tiek spēlēta līdzīga spēle, kur galda apstrādēji vienmēr izmantota borskābe. Tādēļ daudzi pieredzējuši spēlētāji nesaprot, kādēļ tā pēkšņi atzīta par kaitīgu. Rīgas satiksmes darbinieki izveidojuši paši savu Novusas spēlētāju klubu un aktīvi spēlē ik pārdienas, bet ziemā un rudenī gandrīz katru dienu. Šādi spēlējot, borskābe var nonākt cilvēku organismā putekļu veidā, tos ieelpojot, uzņemot caur ādu un ar rokām aiztiekot borskābes skartos priekšmetus. Mums dažreiz spēlējam līdz 80 gadiem un nekas nav bijis, nekādas saslimtības ar šitā. Tātad borskābe agrāk taču atskaloja borskābe. Es domāju, uz veselību viņš neietekmē. Līdzīgās domās ir arī farmaceiti. Ilvai Leimanai ir jau 15 gadu pieredze farmācijā, un viņa stāsta, ka jāuzņem patiešām liels daudzums borskābes, lai tā radītu paliekošas sekas uz veselību. Negatīvu ietekmi uz veselību tā atstās tomēr tiem cilvēkiem, kas ikdienā ar to saskarās, ir saistības darbs ar borskābes pulveriem. Bet es domāju, pāris reizes nedēļā uzspēlējot Novusu, tas nekā nedos tik negatīvu ietekmi uz mūsu veselību. Novusas federācijas pārstāvis skaidro, ka federācijas biedriem tuvākā gada laikā nav jābaidās par borskābes trūkumu. Uz šo brīdi mēs spēlēsim ar borskābi, mums nav citas alternatīvas, jo mums šī borskābe ir iegādāta, mēs esam iegādājuši šo borskābi, teiksim tā, vairumā, no ražotājiem. Un mums vēl ir pietiekami sezonai vismaz līdz nākošajam gadam. Tikmēr nav skaidrs, kā apstrādāt galdus tiem, kas Novusas spēlē mājās. Cilvēki varot izlietot savas borskābes krājumus, bet tad jāmeklē alternatīvi risinājumi un citas vielas, ar ko padarīt koku galdu pietiekami slidenu. Borskābe jau pāris gadus nav pieejama arī aptiekās. To var iegādāties tikai vairumā industriāliem nolūkiem. Viņu var pirkt profesionālai lietošanai. Tas ir tīri uzņēmumi, kas, piemēram, ražo koksnes konservantus un izmanto borskābi. Viņi var, tāpēc, ka šai gadījumā mēs varam pieņemt, ka šis profesionālais lietotājs, strādnieks, kas, teiksim, sajauc šo konkrēto maisījumu, viņš ir informēts par riskiem. Rūpniecībā borskābi izmanto stikla un tā izstrādājuma ražošanā, metalurģijā, lauksaimniecībā mēslojuma jaukšanai, balināšanas līdzekļos, arī medicīnā un ugunsdrošu izolācijas materiālu ražošanā. Kristīna Ozolniece, Uldis Veiss, LNT. Lūk, Novusas spēlētājiem problēmas, bet kāda notikuma šodien lielajā sportā, pār to Jānis Traubergs. Sveiks, Jāni! Vakar neveiksmes turpinājumā.